Mēdz teikt, ka tetovējums ir uz mūžu, tomēr ar lāzeru procedūrām to ir iespējams likvidēt. Speciālisti lēš, ka šobrīd aizvien vairāk cilvēku pēc pēdējo gadu laikā piedzīvotā tetovējuma buma cenšas šo iespēju izmantot un atbrīvoties no ietetovētajām sirdīm, ķirzakām, bijušo mīļoto vārdiem un tam līdzīgiem ķermeņa rotājumiem. Pirmā atbilde vienmēr ir jaunības kļūda. Pirmais vienmēr ir jaunības kļūda, ko tagad vēlās labot. Kāklā dermatoveneroloģe Kristīna Cīrula no profesionāla meistara radīta ādas zīmējuma atbrīvoties ir vieglāk nekā no amatieru meistardarbiem. Profesionālas tetovēšanas mašīnas ādatas skar noteiktu ādas slāni un tā radīšanā tiek izmantot speciāls krāsvielas. Lāzera stars iedarbojas konkrēti uz pigmentu, tāpēc arī viņš atrod tikai to pigmentu, kas ir melnā, zilā vai zaļā tonī. Ja? Un līdz ar to arī viņš viņu iedarbojās uz viņu. Un organismā ir tāds tuklās šūnas, kas šo pigmentu apēd. Un līdz ar to viņš tiek izvadīts no organisma nevis ārēji kā krevelīti noloboties, bet viņš tiek izvadīts no organisma caur limfātisko sistēmu. Ar lāzeru procedūru palīdzību var atbrīvoties no melnas, zilas un zaļas krāsas tetovējumiem, savukārt dzeltenos, sarkanos un citos toņos ieturētus zīmējumus ar Latvijā pieejamām iekārtām likvidēt nav iespējams. Procedūras nespēs palīdzēt arī tiem cilvēkiem, kuru tetovējumi satur dzelzs oksīdu pigmentus. Tetovējuma izņemšana nav no patīkamākajām, tomēr tiek pielikts pūles, lai aptuveni 10 līdz 15 minūtes garā procedūra nebūtu pārāk sāpīga. Pati procedūra ir sāpīga, tāpēc arī pirms procedūras mēs vienmēr izmantojam ēmulu anestezējošu krēmu, ko uzklāja konkrētu uz tetovējumu un ļauj iedarboties apmēram 30 minūtes, 40 minūtes. Un tad tālāk veic arī lāzeru procedūru un paralēli arī ar augstu gaisa strūklu atveicinot šo vietu. Un pēc procedūras vienmēr uzliekam arī ledu un atveicinam apmēram 20 minūtes. Lai atbrīvotos no savu aktualitāti zaudējušu tetovējumu, vidē ir nepieciešams 4 līdz 5 procedūras. Kaut gan lāzera stars likvidē zīmējumu, tas nevar izdzēst rētas, kuras atstājas tetovēšanas mašīnas adatu, un neliels atgādinājums par jaunības kļūdu tomēr paliks. Tādēļ Cīrula aicina cilvēkus rūpīgi izvērtēt visus par un pret, pirms doties uz tetovēšanas salonu.